lieta tāda, ka sporta studija pirms kāda laika devās uz Ameriku, lai atspoguļotu, kā NHL spēlē mūsu Zemgus Girgensons. Un pirms mēs lidojām, mēs zinājām, ka mēs īrēsim mašīnu, un ir viena tāda lieta, kā navigācija. Un tad mēs sapratām, ka mums vajag kaut ko ļoti labu un ar Amerikas kārti iekšā. Un šajā Garminā tas arī bija, piedāvāja uzreiz šeit Latvijā, visu salādēja, visu arī paskaidroja, kas un kā. Lai arī es jau biju iepriekš lietojis navigācijas iekārtas, tad šī tur uz vietas atšķīrās ar ātrumu, ar to, ka viņi uzreiz spēja parādīt, kur nogriezties no highway ar tādu kā fotogrāfijas zīmīti blakus un kļūdīties nemaz gandrīz nevarēja. Un ātrums labs, ka tev nav tur, braucot 100 km/h, jāskatās uz viņu, bet tantīte saka visu, kur, kā jābrauc, un tas notiek ļoti ātri. Tā aizsiršanās vispār gandrīz vai nav. Tā kā tas satelīts, ko piedāvā Garmin, ir tiešām ļoti labā līmenī, un arī tās mazās lietas, kas ir ļoti skrupulozas, piemēram, pašā Buffalo centrā, kad mēs braucām pie Girgensona uz mājām, tad arī ļoti labi izanalizēja krustojumus, kur griezties, kā griezties, un piedāvā arī ļoti daudz garos gabalos, sevišķi braucot, kur var apstāties, kur var paēst, kur būs benzīntanks un visu laiku ziņo. Tā kā negribu nekādus sliktus vārdus par šo attiecīgo modeli teikt, bet arī pats ikdienā spēlējot golfu lietoju Garmin pulksteni, un tur arī savu veidu navigāciju, tā kā esmu ļoti apmierināts, un paldies par iespēju notestēt, un ja ir jāliek no 10 balēm, tad es lieku 9, pilnīgi noteikti, ka tiešām ļoti liels ekrāns, ļoti pārredzams, ātra darbība, skrpulozi un bez aizciešanās, un arī baterijas ilgums ir ideāls, un kad nav visu laiku jāsprauž pie barokļa, tā kā ir ļoti labi.